Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Rūgta mācība. Dažas dienas nepārtraukti lija, tad no arī mazajai ranaganiņai neatlika nekas cits, kā pacietīgi tupēt mājās un žāvājoties gaidīt saulainas dienas. Laiku īsinādama, viņa reižu reizēm pabūra liktama mīklas veltnim ar krāsnas kruķi uz plīts virsas dejot valsi, saslauku lāpstiņai mest kūleni, sviesta traukām stāvēt uz galvas, taču tas nebija nekas sevišķs, drīz vien šī nodarbošanās apnika. Kad ārā atkal sāka spīdēt saule, mazā raganiņa mājās vairs nevarēja nosēdēt. Cēlies augšā, viņa mudināja kraukli. Tagad tik pa skursteni laukā, man jāpaskatās, vai nav kas burams. Jā, galvenais, lai kas labs, abraks atgādināja. Kopā viņi aizjāja pāri mežam un uz pļavām. Tur visapkārt vēl bija peļķes, lauku ceļi mirka vienos dubļos, arī zemnieki brīzdami pa tiem grima līdz potītēm. Lietus arī lielceļi bija izmērcējis. Tieši tobrīd no pilsētas brauca šurp kādi rati. Tie bija piekrauti pilni ar alu smucām un tiem priekšā iejūgti 2 zirgi. Pa slikto ceļu rati tikko kustējās. Zirgi bija nodzīti putās. Viņi bija nomocījušies vilkdami smago vezumu. Taču alus vedējam, kas bija uzspūtīgs, sēdēja uz bukas, likās, ka zirgi brauc pārāk lēni. Nu, viņš sauca, kustieties lopi tādi, un ar pātagu atkal un atkal nežēlīgi sita zirgus. Ir nu gan, abraks sašutis ķērca, tāds rupeklis, viņš sit zirgus kā īsts pēriena meistars. Vai var nu mierīgi noskatīties? Nomierinies, mazā raganiņa sacīja, gan viņš šo niķi atmetīs. Viņi sekoja ratiem, kamēr tie piestāja ciemā pie kroga ar nosaukumu Pie lauvas. Alus vedējs nocēla dažas mucas, viņš tās aizripināja pāri pagalmam uz pagrabu un tad iegāja pie saimnieka viesistabā, kur pasūtīja sev ko ēdamu. Kūpošos zirgus viņš pameta iejūgt uz ratos, nec sauju siena, nec auzu tie nedabūja. Mazā raganiņa aiz stūri nogaidīja, kamēr kučieris pazūd krogā. Tad viņa piesteidzās pie abiem kleperiem un zirgu valodā jautāja, vai viņš vienmēr ar jums tik slikti apietas? Vienmēr, zirgi apstiprināja. Tev vajadzēja viņu redzēt, kad viņš ir piedzēries vai ir par kaut ko aizskaitināts. Tad viņš mūs sit pat ar pātagas kātu, paskaties, rētas uz muguras. Tad tu visu sapratīsi. Šis vīrs pelnījis sodu, ko mūžam atcerētos, mazā raganiņa sacīja. Kauns skatīties, kā viņš pret jums izturas. Vai jūs palīdzēsiet man viņu pārmācīt? Labi, kas mums jādara? Kad viņš iekāps ratos un gribēs braukt prom, nekustieties ne no vietas, ne par naga tiesu. Oi, tas ir par daudz prasīts, zirgi iebilda. Tu redzēsi, viņš mūs zili zaļus pataisīs. Apsolu, ka jums netiks nodarīts ne mazākā pārestība, raganiņa sacīja. Viņa piegāja pie ratiem un paņēma pātagu. Pātagas galā viņa iesēja mēslu. Tas bija viss. Tad mazā raganiņa mierīgu sirdi varēja doties atpakaļ aiz šķūņa, paslēpties un nogaidīt,
kas notiks ar kučieri. Pēc kāda brīža kučieris iznāca no kroga. Viņš tur bija gan dzēris, gan ēdis. Skaļi un apmierināti svilpodams viņš piestēpļoja pie ratiem. Kučieris uzsēdās uz bukas, ar kreiso roku saņēma grožus, ar labo roku aiz veca paraduma pastiepās pēc pātagas. Viņš uzsauca, paklikšķināja ar mēli un gribēja braukt prom. Kad zirgi nekustējās ne no vietas, viņš sadusmojās. Pagaidiet tikai, sliņķie āži, es jums palīdzēšu, viņš sāka lamāties un jau plaši atvēzēja pātagu. Taču sitiens pagājis secen. Pātagas augla atšāvās atpakaļ un trāpīja nevis zirgiem, bet kučierim pa ausi. Sasodīts viņš lādējās un vēlreiz atvēzējies silti atkal, taču arī šoreiz viņam neklājās labāk. Kučieris sagrāba trakas dusmas, viņš pielēca kājās, kā ārprātīgs vicināja pātagu virs zirgu mugurām. Taču ikreiz sitiens trāpīja pa viņu pašu, tie ķēra viņa kaklu, seju, pirkstu, roku, muguru un pēcpusi. Velns un elle, viņš beidzot norūca, tā nekas nesanāks. Kučieris paķēra pātagu aiz otra gala un negantās dusmās savicināja pātagas kātu, bet to alus vedējs darīja tikai vienu reizi. Pātagas kāds iesita viņam pa degunu tik stipri, ka pa nāsīm augmaļām sāka plūst asinis. Alus vedējs skaļi iekliedzās, pātaga izkrita viņam no rokām, acu priekšā satumsa un viņam vajadzēja pieturēties. Kad pēc brīža puslīdz atguvās blakus ratiem stāvēja mazā raganiņa. Ja tu vēlreiz pieskarsies pātagai, tev klāsies tikpat plāni, viņa piedraudēja kučierim. Liec to aiz auss. Tagad tu manis pēc vari braukt prom. Pēc viņas mājiena zirgi paklausīgi sāka soļot. Paldies, nozviedzās viens zirgs, bet otrs priecīgi sprauslodams izslēja galvu. Alus vedējs tupēja uz bukas kā nelaimes čupiņa. Viņš svērēja pie sava pietūkušā deguna. Nekad mūžā es vairs nepieskaršos nevienai pātagai. Paldies, ka klausījāties! Līdz nākamajai reizei!